padalīšos ar praksi, kas var palīdzēt padarīt jūsu trešo aci daudz jūtīgāku. Tas ir arī vingrinājums, kas čiekruveidu dziedzrim ļauj trenēties. Vispirms aiziet tādā alfa stāvoklī. Atslābinājums šeit ir ļoti svarīgs, jo atslābinātāks būs ķermenis, jo vieglāk plūdīs enerģija. Un šeit var sadalīt divās daļās. Piemēram, prakses pirmo daļu pildīt no rītiem, kad vajag vairāk enerģijas, kad var uzbūstot savu stāvokli, un otro daļu var pildīt vakarā, bet ne vēlāk kā stundu pirms miega. Tad pirmā daļa ir sekojoša. Sākam sevi redzēt gaismas stabā, un tie no jums, kas ir gatavi sākt no 9. čakras, dariet no 9. 9. atrodas aptuveni izstieptas rokas attālumā, 8. kā saliekta roka, ne tik izstiepta, bet saliekta. Tad attiecīgi izdariet sekojoši. Iztēlojieties, ka jūs ieelpojat šo te gaismu, kas nāk no augšas, un laižat viņu zemes kodola virzienā. Sanāk, jūs ieelpojat 9. čakrā un akumulējat enerģiju, un izelpā laižat šo te čakru paplašinot. Tad attiecīgi tieši tāpat arī ar 8. Kopumā vingrinājums var aizņemt 2 minūtes, 5, 10 minūtes. Tad jūs nonākat līdz 7. čakrai, tātad atkal ieelpojat čakrā un kādu brītiņu pākumulējat enerģiju, un izelpā jūs ļaujat tai paplašināties, jūs ļaujat tai plūst it kā uz āru. Un tajā brīdī ļaujiet arī, ja tur ir bloki vai kaut kādas programmas, kas jau ir gatavas aiziet, lai viņas aiziet. Tādā pašā veidā izējam cauri visām, līdz pat pirmajai. Un tas, ko ir vērts pieminēt, ka tad, kad nonāksiet līdz pēdām, ļaujiet no pēdām burtiski tai gaismai plūst uz leju, it kā kaut ko grūžot ārā, it kā jums no pēdām nāk ārā kaut kādi bloki, kamoliņi, aizcietājumi, viss, kas traucē plūst enerģijā. Pēc pēdām var arī atgriezties vēl pie plaukstām, ļaut arī, lai no plaukstām iziet viss liekais, jo plaukstas ir mūsu enerģijas pavadoņi, un mums ir nepieciešams tās, tā teikt, arī būstot, paplašināt šos te kanāliņus. Vēl ir ļoti interesanti tas, ka tad, kad būsiet 3. acī, jūs nevis vienkārši elposiet šajā 6. čakrā, bet iztēlojieties, ka jums no pieres izlien tāds gaismas stars uz priekšu, un jūs to staru kustināt. Un pat var iztēloties, ka jūs kustināt galvu un stars iet līdzi, tā kā tāda naktslampiņa mežā. Tad ar 3. aci mēs elpojam ne tikai tādā plaknē, bet arī izvelkot staru uz āru. Lūk, šis tad būtu rīta vingrinājums, kur ņemam enerģiju no augšas un vedām cauri visai sistēmai pa vertikāli, arī pa plaukstām, arī pa pēdām, un visu virzām uz leju, uz zemes mātes sirdi. Var arī beigās sajust, ka arī zemē tiek gaisma, kuru mēs kā pavadoņi esam turp aizvirzījuši. Savukārt prakse ar enerģiju, kas plūst no lejas, ir būtībā identiska. Jūs atkal iztēlojaties, ka jūs virzāt gaismu, bet šoreiz no apakšas uz augšu, un tad, kad ir šī apakšējā plūsma, tad ir bišķīt cits princips. Vispirms tā iziet pa pēdām, pa kāju aizmuguri, pa muguru kaulu, pa pakalsi, un tad liekā gaisma atkal tiek izvadīta pa plaukstām. Tā kā jūs to esat ieraudzījuši, tad mēs atkal virzāmies
pa čakrām. Pirmā čakra attiecīgi ieelpojam, akumulējam enerģiju un izelpo paplašināmies, attīrāmies, atkal izgrūžam, ja ir kaut kas liekas. Tieši tāpat 2., 3., 4., 5. un 6. tieši tāpat ar to stariņu var padarboties, ar to šautriņu vai to gaismas tādu pilnīgi līniju vai tunelīti, kas nāk no mūsu 3. atmiņas. Bet tā, ka jūs paelposiet ar to, tad virzoties tālāk uz 7. čakru, tomēr to gaismas stariņu iztēloties, ka jūs ieliekat atpakaļ. Jūs neturpināt steigāt ar to izbāzto vienradža līniju, bet jūs viņu izelpināt kārtīgi un tad ieliekat atpakaļ. Šeit arī neizmirstiet par plaukstām atkal pa ceļam, var plaukstas paķert. Var plaukstas arī paņemt atsevišķi, tad, kad jūs būsiet jau izgājuši visus 7 centrus vai visus 9, atkarībā no tā, cik tālu jums izdosies to sadarīt. Lūk, un tādā veidā šī te apakšējā plūsma nāk no apakšas uz augšu, bet arī ar spožu gaismu un arī ļauj katrā čakrā palaist to, kas tur ir sasprūdis, saktivizējies, kas ir gluži kā kaut kāds svešķermenis gatavs pamest sistēmu. Un attiecīgi 7. čakra atkal ieelpojam caur pēdām, aizvirzam līdz augšai un ļaujam aktivizēties, akumulēties šeit enerģija, kas nāk no zemes un izelpojam. Būtībā var šo te saukt par tādu čakru izpūšanu, čakru izkustināšanu. Es jums ieteiktu trenēt jau arī 8. un 9. centru, jo drīzumā es jums stāstīšu par informāciju saistībā ar apziņas līmeni, kurā mēs šobrīd atrodamies. Katrs savā, un tomēr mums ir iespēja jau to sākt arī diagnosticēt. Tieši tāpēc pie jums jau šobrīd nonāk šī informācija par čakrām, kas atrodas ārpus jūsu fiziskā ķermeņa. Lai veicas praktizēšanā, nav obligāti no rīta un vakarā, var arī vienā rāvienā, sākumā no augšas uz leju un tad no lejas uz augšu, var sadalīt 2 reizēs, bet tomēr abas tās strādā kā komplektiņš, lai abas šīs plūsmas, debesu un zemes plūsmas, ļauj mums savu vertikāli izdzīvot kvalitatīvi, un pie reizes mūsu uzdevums ir kustināt mūsu 3. aci.